Labdien, mani dārgie! Man ļoti atkal ir patīkami, ka caur manu muti var plūst Dieva vārds, ka tas plūst līdz cilvēku sirdīm, jo Svētais Gars stāv aiz savu vārdu un viņš dod mums atklāsmes. Šodien gribētu runāt par stāvēšanu Jēzu Kristu. Tad apslēpties Jēzu Kristu, cik tas ir svarīgi, lai mēs varētu būt pasargāti no šī vanaga, kurš lidinās apkārt mums, un viņš vēlas uzbrukt mūs, un mēs, protams, paši pa sevim esam viegls upuris. Sātans var ar savām ķetnām mums saķert, bet mums ir apsolījums, kā Jēzus teica, no manas rokas jūs neviens neizsaks. Tātad mēs varam šodien būt zem Dieva spārniem. Tātad, kad es esmu zem viņa spārniem, vanags lidināsies, bet viņš neko nespēs, jo Jēzus ir stiprāks. Tātad man nedrīkst dzīvot pēc savu prātu. Man nedrīkst dzīvot pēc miesas, savādāk Bībelē teiks, mēs nomirsim. Tātad man nedrīkst atkāpties no tā kunga, jo Bībelē teiks, ka nolādēts, kas paļaujas uz sevi, uz saviem spēkiem, un kurš sāk atkāpties. Tātad es sāku atkāpties no tā, ka es vairs neturos pie Dieva ticībā, ka manas problēmas ir atrisinājušās, viss man ir kārtībā, un es sāku atzist, un es vairs neesmu Jēzu Kristu, es vairs neceru uz viņa žēlistību, bet es sāku dzīvot, kā dzīvo šī pasaule. Tad mans mērķis vairs nav dzīvot priekš viņa slavas. Es negribu, lai caur mani glābjās cilvēki. Es vairs necenšos iepazīt viņu. Es palieku vienkārši reliģijos cilvēks, un tāpēc reliģija ar Jēzu faktiski tas nav nekas saistīts. Tātad, kad mēs esam Jēzu Kristu, tad mēs esam dzīvi. Šodien ienaidnieks piedāvā mums, kā līdzīgi toreiz, kad pateica Pilātam, ka Jēzus sev ir nomiris, un Pilāts saka, šo Jēzu tu vari ņemt Jāzep, nav problēmas, ņem viņu, dari, ko tu gribi, vari viņu jebkam, kam tu gribi piedāvāt. Tātad tāds Jēzus šodien bieži vien tiek piedāvāts no reliģioziem cilvēkiem, kurš nedziedina, kurš neglābi, kurš nerisina problēmas, bet mums šodien ir dzīves Jēzus, kurš ir devis mums jau glābšanu. Tātad, kas ir Jēzu, tas jau ir glābts, kā arī Jānis saka, kam ir dēls, tam ir dzīvība, kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. Un tāpēc Pāvils saka par tādu ļoti svarīgu lietu. Viņš teica, ka es baidos par korintiešu, viņš teica, es baidos par jums. Tātad viņš bija pastrādājis, Dievs viņu lietoja un caur viņu radās šī jaunā draudze. Un rakstīts 2. korintiešiem 11. nodaļā no 2. līdz 3. pantam tā, jo es esmu iededzies par jums ar dievišķu karstumu. Tātad svētais gars caur viņu ļoti karsti sāk darboties, aizdedzinājis viņa sirdī un rakstīts, es jūs esmu saderenājis, lai jūs pievestu vienam vīram Kristum kā šķīstu jaunavu. Bet es baidos, ka čūska, kas ar savu viltību piekrāpa Ievu, tāpat nesamaitā arī jūsu domas un nenovērš no vienkāršības un skaidrības, kas ir Kristū. Tātad, kas ir tā vienkāršība un kas ir tā skaidrība? Tātad čūska, Sātans pieviļ, ka nav tik vienkārši. Nē, Sātans zini, ko viņš dara parasti? Viņš iedod tā kā puspatiesību, viņš vēl kaut ko piemet. Viņš saka, ka tu domā, ka Kristus ir tikai tev vajadzīgs, tev vēl vajag kaut ko. Tātad tev, kā viens man saka, es nedomāju, ka Kristus piedod visus grēkus. Es domāju, ka 90% viņš piedod, bet 10% mani gavēņi un manas ciešanas. Tātad mēs sakam, ka Jēzus upuris nav pilnīgs, un to faktiski Sātans saka. Mēs sakam, ka Jēzus, tā ir tā prieka vēsts, tātad tas ir tas evaņģēlijs, tātad caur Jēzus esmu glābts, tātad Jēzus tā ir tā pilnība, un es Jēzu esmu pilnīgs, es esmu svēts, es esmu glābts, esmu Dieva bērns, mans vārds ir rakstīts debesīs, es esmu atzimis no Dieva gara, turoties pie Jēzus krusta, ticībā, šis krusts mani ceļ augšup līdz Dieva tronim, tikai pie viņa turoties, ne pie kā cita. Sātans saka, nē, turies vēl pie savas miesas. Turies vēl pie bauslības, un ja tu visu piepildīsi, un viņš sāk teikt, kā es vien dzirdēju sludinātāju, nedomājiet, ka jūs esat glābti. Nē. Tas ir līdzīgi kā, ja cilvēks ir visus eksāmeņus nolicis,
Un tad tikai viņš saņēma diplomu, ka viņš ir beidzis skolu, tāpēc mēs esam šeit dzīves skolā. Un mums jānoliek visi eksāmeņi, un tikai tad mēs varam pateikt, ka viss mēs esam glābti. Bībele šodien saka savādāk. Tātad, Jēzu, es esmu glābts, es esmu Dieva bērns, un šodien es paļaujos tikai uz viņu. Tad es atrodos viņā ne ar savu taisnību, bet ar to taisnību, kas nāk no Jēzus Kristus. Tātad, jā, mēs esam glābti cerībā, bet mēs zinām, ka šī cerība uz mūsu kungu, ja mēs līdz galam turamies pie viņa mūs neatstās kaunā. Tāpēc tev ir jābūt pārliecinātam, tev jābūt ar pestīšanas bruņu cepuri, kā Efeziešiem rakstīts, ka mēs varam stāties pretīm Sātanam, kurš grib mūs nošaubīt, un tāpēc viņš teica, ka, lai mēs uzvalkam šos taisnības bruņas un velkam uz galvu pestīšanas bruņu cepuri. Tātad Sātans grib mūsu domās kaut ko iesēt un teikt, ka necer uz Dievu, necer uz glābšanu. Tu esi grēcinieks, kurš esi apžēlots. Un tad cilvēks saka, esmu nabaga grēcinieks. Nē, es biju grēcinieks, bet tagad esmu jauns radījums Kristu Jēzu, un viss, kas ir bijis, ir pagājis. Jēzus ir svēts, un viņš ar vienu upuri padarīs mūsu svēts. Un tāpēc redzi, 1. Tesaloniķiešiem 5. nodaļā rakstīts no 8. panta. Bet mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā, tērpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas, cerības, bruņu cepuri. Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kas par mums ir miris, lai mēs kopā ar viņu dzīvotu, vienalga vai esam nomodā vai aizmiguši, tāpēc ieprieciniet citu, kā jūs to jau tagad darāt. Jā, es tagad to daru, amen. Tāpēc šodien es gribētu, lai tu uzvelc šo pestīšanas bruņu cepuri. Tad mana debesu valstība priekšā. Tad es dzīvoju tagad Jēzu. Un es zinu, ka pienāks tas brīdis, es nometīšu šo te miesisko, es ietēpšu šo te patieso, mūžīgo, šo te miesu, kuram man būs dot šī jaunā miesa. Un tāpēc es varu priecāties par to, ka es ar manu kungu palikšu vienmēr. Viņš ir mans glābējs. Tāpēc, lai Dievs tevi svētī un esi vienmēr lūkšanā pateicīgs. Dievs, paldies, ka tu esi mani padarījis par svētu, par taisnu, ka esi iedevis man mūžīgo dzīvību, ka esi man piedevis visus manus grēkus. Visu laiku esi pateicīgs. Un tas Sātans staigā, viņš kaut ko grib tev iesēt, bet viņš nevar, jo tu stāvi patiesībā. Patiesība ir Jēzus Kristus. Es ļoti lūdzu, Dievs man svētī šī cilvēka dzīvi. Palīdz, dārgais Dievs, viņam nedomāt cilvēciski, bet domāt, kā saka tavs vārds, ka Jēzu Kristu tu mums jau esi sēdinājis debesīs. Es ļoti lūdzu, Dievs, man svētī, lai mēs priecājamies par to, ka mūsu vārdi rakstīti debesīs. Es ļoti lūdzu, Dievs, svētī Jēzu, lai mēs tādā veidā arī pagodinam tavu upuri, ka tas ir tas pilnīgais, tas ir tas varenais, un pie tā nav ko pielikt. Tas ir tas, ko arī pieņēma Tēvs, un to arī sacīja, ka ir piepildījies, un paldies Tev, Jēzus, ka Tu esi mana pilnība, Tu esi mans svētums, Tu esi mans glābējs, un pie Tevis turoties es vienmēr varu būt priecīgs. Slavu Tev par visu Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs katru no jums svētī uz redzēšanos.